Mani sauc Gunārs Zariņš. Es esmu viens no Valmieras windsurfinga iesācējiem. Pirms manis šo slimību vai sērgu, kā varētu teikt, Valmierā ievadāja Ernests Irbins no tajā laikā sauktā kolhoza projekta. Viņam bija dēls, tāds kā neizcepies normāli maizes kukuls. Viņam viss tā garoz bija mīksta, viņam pa visām malām nāca ārā ūdens, bet viņš ar viņu brauca. Un tad mēs sākām domāt, ka vajadzētu uztaisīt kaut kādu normālāku dēli. Izrādījās, ka Latvenergo bāze Rīgā ir forma, ir matrica. Vinglēderim tajā laikā ļoti populārs dēlis bija. Sākām meklēt, kā dabūt to formu uz Valmieru. Izrādījās, ka tā forma ir Zetos. Tur Ernests Irbins, Jānis Danevičs, Kārlis Birums, Ancis Ozoliņš gribēja meistarot šādu veidēli. Neviens nezināja, kā to dara un cik biezu vajag līmēt. Vien 3 mm vajag, vai ne? Uzlīmēt 3 mm, saliek kopā, tas dēlis sver 32 kg. Protams, ka tas ir pa smagu, jo normāli tie dēļi bija 18 kg. Mēs bijām tāda entuziasta grupa Valpro, tajā laikā Valmieras ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīcā. Es biju viens, tad bija Grentis Andris, Strāhaus Harijs, Uldis Vāvers, kas vairs nav starp mums. Mēs uz nedēļu dabujām to formu uz Valpro, caurām naktīm mēs tur ņēmāmies. Gāju mājā daži 4 no rīta, man 6 sākās maiņa. Turpinājās darbs, vakarā atkal taisījām dēļus. Tiem glēderiem tie šverti bija, šverts tas ir, varētu teikt, ķīlis. Bija izvelkami, un tā kā brauc pa vējam, tad viņš nav vajadzīgs, un tad viņi lika uz rokas, un tā viņš traucēja braukt. Tagad mūsdienu dēļiem ir šverti ielokām, ielok iekšā. Uz šverta ir liela slodze, un šis konkrētais šverts bija par iemeslu, lai mans dēls Jānis Usmas regatē zaudētu 2. vietu, jo viņš pārlūza. Pie pārlūšanas bija vainīgs tēvs, kas nebija ļoti akurāti šeit visu salīmējis. Līdz ar to pie sāna slodzes viņš salūza. Tad bija doma pa pirmiem mačiem. Mēs aizbraucām uz Rīgu, uz Centrālo jahtu klubu. Tur bija tāds sporta laivu reģistrs. Faktiski pirmie, kas tika reģistrēti Latvijā oficiāli veidēļi, bija valmieriešiem. Mums bija no 001 numurs līdz 21, laikam tā bija. Šis ir Valda Nīgala dēls ar numuru 007. Man pašam bija laimīgs cipars 13, un tad man bija 013. Jo es pirms tam biju nodarbojies ar aviomodelismu. Es biju Latvijas čempions, biju 2 gadus aviomodelismā, un ar 13. starta numuru es kļuvu par čempionu. Tā pat cik bija sabūvēti dēļi, mums šai lietā daudz palīdzēja Burtniekos dzīvojošais, es domāju vēl tagad, Jānis Vītols, kurš kādreiz bija organizējis Burtnieku ezerā PSRS junioru čempionātu burāšanā ar optimistiem un kadetiem. Viņš bija tajā laikā rojā. Viņam bija, kā saka, visādas pazīšanās. Tajā laikā katrā zvejnieku kolhozā bija jābūt burāšanas sekcijai. Viņam bija bēdēļi, viņiem bija jahtiņas. Un mums tie dēļi bija, un mums bija domas par sacensībām. Viņam bija pazīšanās ar tiesnešiem, ar sekretāriem, un viņš saorganizēja visus tos vajadzīgo personālu. Un 84. gadā mēs pirmo reizi Burtniekā uztaisījām regati. Šis ir pirmais plakāts par veidēļu mačiem Burtnieka ezerā. Tas bija 84. gads, nevis tā kā šeit ir rakstīts šā gada 28. Tas plakāts ir nācis no Rīgas jahtu kluba un pielāgots burāšanai ar veidēli, bet faktiski tas ir domāts jahtām. Sponsoros bija Ziemeļelektrotīklis, Sakaru mezglis, Stikla šķiedra,
kolhozs projekts, Valmieras ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīca. Laikam nosauc apmēram visas. Visi kopā uztaisījām lepnu regati. Parāde bija pie Burtnieku kultūras nama. Karogu nesa visu sponsoru pārstāvju aiz stūriem. Un regata notika ezerā ar Republikas labāko burātāju piedalīšanos. Tā bija pirmā regata. Pēc tam, pat cik Gunārs Lasmanis, toreizējais ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīcas direktors, arī bija izbijis burātājs. Viņš atbalstīja to lietu, un 85. gadā organizējām regati Ezerpriedēs, kur faktiski visu laiku arī tā regata notika. Tika izgatavots ceļojošā balva, un tajā laikā bija komandas cīņas, bija individuālas un komanda. Komandā bija 2 vīri un 1 dāma. Un tad tur visu laiku dominēja jahtklubs, Rīgas jahtklubs, flotes jahtklubs, un tur bija tāds kolhozs Padomu Latvija Lielupē. Bet vienreiz bija tāds moments, kad arī Valmieras ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīca komandā bija es, mans dēls un Līga Melnūdre. Dabujām ceļojošu balvu. 20 gadus es to regati organizēju. Tas ir diezgan liels laika sprīdis. Un tad man apnika staigāt ar izplēstām rokām un iedalēt naudu no sponsoriem. Un es teicu, 20 gadi, tas ir tāds apaļš cipars, es beidzu šo lietu. Šī ir manis gatavota balva 85. gada regatei komandu cīņai. Bija 3 cilvēku komanda, 2 vīri, jeb zēni, 1 meitene. Un cīņas bija smagas. Pārsvarā uzvarētāju vidū bija Rīgas jahtklubs, tad bija tāds kolhozs Padomu Latvija, Zvejnieku kartels uzvara. Bet neskatoties uz vīriem, kas regulāri trenējās Rīgas jahtklubā, 1 gadu, tas laikam bija 92. Arī Valmieras ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīcas komanda, kuras sastāvā bija es, mans dēls, to jau es vienreiz minēju, Līga Melnūdre. Dabujām šo balvu tad, kad sākās atmoda un pajuka visi kolhozi un pajuka arī komandas, tad šī balva likvidējās un laimīgā kārtā viņi bija atvesti un viņi palika mūža glabāšanā pie manis paši. Nu tā, arī daudz citas pārējās balvas es esmu gatavojis Burtnieku mačiem. Arī patreizējā ceļojošā balva ir manis gatavota. Un tā, sakarā ar to, kad mums trūkst naudas līdzekļi. Kādā no regatas atklāšanām Gunārs Lasmanis teica, Burtnieks bez burām, tas ir tikai dīķis. Un to laikam bija nofiksējuši arī Rīgas surfotāji. Rīgā bija nodibināta senioru asociācija. Un darbīgi vīri tika pie naudas tur. Un pāris gadus pēc 20 gadu jubilejas man piezvana no Rīgas un saka, taisi regati tālāk, būs nauda. Es saku, bet es tīri labi jūtos arī, ka es viņu netaisu. Es esmu jau 2 gadus laisties. Un man nemaz tā kā neprasās vairs. Nu, tad dabū kādu, kas tājas. Es tur piedāvāju dēlam, dēls nav miera. Piedāvāju zēniem no Burtnieku, pat es neatceros, kuram konkrēti. Nē, nu ko, tad es jau neko nezinu tā. Aizbraucu pie Zanes Garsels, Ezerpriežu saimnieces, jaunās spriganās meitenes. Un viņi saka, jā, es taisu, bet tu man pastāsti, ko un kā, es nekā nezinu. Nu, protams, un tā mēs iesākām, un tagad jau šī laikam Zanei būs 6. regata pēc kārtas.